Talsu novada sociālajam dienestam Valdemārpilī nesen tika atklātas jaunas izremontētas telpas. Šajā nedēļā atklāšanu piedzīvoja arī sociālā dienesta telpas Īvis pagastā. Jūs jau esat tie sociāldarbinieki, kas palīdz tiem cilvēkiem, kam tā palīdzība ir nepieciešama. Bet, lai kādam palīdzētu, arī pašam ir jājūtās labi tajā vietā, kur to dara. Un es domāju, ka jaunas telpas ir nozīmīgas arī darbiniekiem, lai justos labi, lai justos apmierināts ar darbu, jo tikai apmierināts cilvēks var palīdzēt citiem. Lai jums ir visiem šī ēkā, visiem cilvēkiem Īvis pagastā, kam jānāk uz šo ēku, būtu patīkam nākt, patīkam strādāt. Un lai tā palīdzība būtu tāda, ka saņemot palīdzību, tas cilvēks rod risinājumu, un tā palīdzība vajag mazākā termiņā. Ne tikai gaišas izremontētas telpas un patīkama vide, bet arī pilnīga telpu nomaiņa. Līdz šim sociālā dienesta Īvis pagasta nodaļa atradās Tiņģeres pils telpās. 2010. gadā iedzīvotāju fóruma laikā iedzīvotāju un tagadējā Talsu novadomes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane izteica priekšlikumu liederīgāk izmantot Tiņģeres bērnudārza telpas. Šogad ideja realizējās un jaunā sociālā dienesta telpas radušas jaunu mājvietu. Vai dieniņa atšķirība ir ļoti liela, tādēļ, ka iepriekšējās telpās, pirmkārt tās bija pilī, šeit ir bērnudārs, tikai es tā kā esmu pazemināta šobrīd šai ziņā, bet būtībā cilvēkiem ir ļoti atvieglotas iespējas nokļūt pie sociālajiem darbiniekiem, jo šeit ir visa vides pieejamība. Pilī viņiem bija jākāpj kāpņu ziņā uz 3. stāvu. Patiesībā tas gan skaitījās tikai 2. stāvs, bet tie pakāpieni tiešām bija ļoti daudz un cilvēkiem tas bija ļoti grūti. Vairāk gados vecajiem cilvēkiem tad viņi reizēm nonāca tikai pusceļā un tad bija jāiet lejā pa tām kāpnēm un dokumenti jāpieņem vai arī jāpalīdz atvilkt telpu un uziet augšā tur pa tām kāpnēm. Tā kā šeit viennozīmīgi tā ir milzīga priekšrocība, ka mēs esam šeit tagad, jā. Līdz ar jaunām telpām ir izmaiņas arī pieejamo pakalpojumu klāstā. Darbu sāks ģimeņu atbalsta nodaļas darbinieks, pie kura ikviena ģimene varēs griezties pēc konsultācijas bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī šis darbinieks būs kā starpnieks starp ģimeni un bāriņu tiesu. Mums mainās tas, ka mums beidzot uz vietas būs ģimenes atbalsta nodaļas darbinieks, kas gan nebūs katru dienu savā pieņemšanas laikā šeit, jo viņai apkalpojumā teritorija ļoti liela, arī Valdemārpils un Ārlavas pagasts un Lubes pagasts un arī Valdgales pagasts klāt. Bet 2 reizes mēnesī noteikti viņa šeit būs un būs pieejama. Viņai ir atsevišķi savs kabinets, tā kā to ministru kabineta noteikumi paredz, ka, respektīvi šis te atsevišķais klientu pieņemšanas laiks, telpa un visas iespējas, jā. Un ar laiku mēs ceram arī šajā ēkā vēl ierīkotu veļas mazgātuvi, dušu, tā kā būs cilvēkiem noteikti vēl iespējas, jo, ja godīgi runājam, ziemā daudziem aizsalst ūdensvadi nevar veļu izmazgāt vai ūdens nav pieejams vasarās, kad ir ļoti sauss laiks, karstās vasaras, akas ir izžūšas, atkal nevar veļu mazgāt. Tā kā jā, tā ir problēma, ko noteikti daudz varēs izmantot, bet tas būs nākotnē. Par jaunajām Talsu novada sociālā dienesta telpām interesējās Kristīna Frēmane, Girts Grenevits, Talsu televīzija.